Žanis Paeglis. Esmu no Rīgas. Sākumā es sāku strādāt ar cilvēku ar kustību traucējumiem. Sākām veidot priekš viņiem nometnes. Sāku piedalīties kā brīvprātīgais, pēc tam es jau sāku virzieties uz priekšu kā projektu rakstītājs. Un tad es aizbraucu uz Poliju, un tad es arī strādāju ar cilvēku ar grupām. Un tad es sapratu, ka tā ir tā mana virzība, kurā man vajadzētu strādāt kā vairāk, arī profesionāli. Tie bērni, viņi spēj radīt to iedvesmu turpināt ar viņiem strādāt, jo viņi tev sniedz to, viņu jūtas, ko viņi rāda, tie ir patiesi. Es esmu ratiņbasketbolists, es diezgan spēlēju profesionālā līmenī. Kad es sāku spēlēt basketbolu, es aizmirsu par citām problēmām, tur es vispār atslēdzos no pasaules, un tur es esmu, teiksim, tur es ieguldu laiku sevī. Pārējā laikā es ieguldu laiku cilvēkos. Es īstenībā jūtos laimīgs. Un ja es jūtos laimīgs, tad es spēju sniegt to laimi no manis ārā cilvēkam, un tad cilvēks to jūt. Un tas ir tas pats būtiskākais.